Labdien, cienījamie rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji! Es esmu Oļegs Būravs, Rīgas mēra kandidāts no saraksta numur 1 Gods kalpot Rīgai Zaļo un Zemnieku savienība. Jūs droši vien man ziniet par maniem ar vairākiem gadiem izdarītiem darbiem. Tas ir Latvijas Nacionālā mākslas muzejs, Vevkultūras pilds, kultūras nams Ziemeļblāzma, Pirma slimnīca, vairāk renovētas skolas, sporta komplekse un, protams, meža parks. Liela estrāde, kur šobrīd es stāvu jums priekšā. Man un mūsu komandai ir reālais piedāvājums, kā pamainīt Rīgu. Un tas ir drošības joma, droša vide pie skolām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi zemesargiem un civila aizsardzība pilsētas iedzīvotājiem. Izglītības joma par 30% palielināt atbalsts skolotājiem, kas strādā Rīgas skolas, bez maksas, bet veselīgas brokastīs, sākuma skolas bērniem un jaunie sporta komplekse Rīgas apkaimes. Mēs apsolam pēc 5 gadiem atjaunot programmu par iekškvartālu sakārtošanu. Otrkārt, atjaunot, renovēt Vanšu un Gaisa tiltu, kā arī izbūvēt 2 līmeņa krustojumu Gustava Zemgala gatve un Brīvības iela. Sociālā joma 1500 eiro atbalsts jaundzīmošiem, 200 eiro senioriem veselības stāvokļa uzlabošanai, kā arī kapelāna dienesta izveide sociālas dienestos. Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem, liftu nomaiņai un plaša mēroga ierasmājas būvniecība galvaspilsētā. Esmu Dainis Turlejs, Rīgas domas deputāts, pulkvedis, neatkarību atgūšās Latvijas armijas pirmais komandieris. Karavīrs ir mūsu dzimtenes sargs un aizstāvis. Būt zemessargam, būt karavīram, šodien tas nav viegls risinājums, bet tas ir godpilns, atbildīgs un cienījams risinājums. Un es domāju, ka tas ir svarīgākais, kas mums būtu jādara, atbalstīt maksimāli tos cilvēkus, kas ir izvēlējušies būt mūsu valsts, mūsu dzimtenes aizstāvi rindās. Un mēs esam plānojuši un lēmuši tiem, kas iestājas zemesardzē, karavīriem, dot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus. Cienījamie rīdzinieki, ikdienā es esmu uzņēmējs. Es vadu vienu no Rīgas lielākajām viesnīcām, kā arī pārstāvu viesmīlības nozari kā Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents. Un tieši tāpēc man ir zināms viss administratīvais sloks un neiedzības, ar kurām saskarās uzņēmēji ikdienā. Un tieši tādēļ mēs redzam, ka Rīga atpaliek konkurētspējas ziņā gan no Viļņas, gan no Tallinas, gan arī visos ekonomiskajos parametros. Mums ir profesionāla komanda, kur katrs ir līderis savā jomā, un mēs esam gatavi strādāt pie administratīvā sloga samazināšanas, ar kuru saskarās gan mazie uzņēmēji, tirgotāji, gan arī lielie investori. Esam gatavi samazināt dokumentu skaņošanas laikus, lai uzņēmējiem nav jāmeklē 10-15 dažādi ierēģņu paraksti, no kuriem beigās tāpatās neviens ne par ko neatbild. Kā arī uzskatām, ka ir nepieciešams atbalstīt ne tikai jaunus investorus un uzņēmējus, kas nāk iekšā pilsētā, bet ir jātiekās un jārunā arī jau ar esošajiem un jāpalīdz tiem saglabāt darba vietas un radīt jaunas. Tāpatās mēs savā programmā esam iekļāvuši to, ka Rīgai ir jāatgūst iepriekšējais tituls kā Baltijas turisma galvaspilsētai. Un tam mēs esam paredzējuši 5 miljonus pasākumu un darījumu turismam, kā arī atjaunot prāmju līniju ar Zviedrijas galvaspilsētu un citām Skandināvijas galvaspilsētām. Aicinu Rīgas domes vēlēšanas 7. jūnijā balsot par Gods kalpot Rīgai un Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 1. Mēs zinām, kas Rīgai ir jādara.